atcerieties arī viņu izslēgt. Un mēs arī esam tikušies pavisam nesen. Lūdzu. Esat piekrītoši prezidenta institūcija piedalās ar izvēlu runājām. Sveicināti kolēģi, šodien jāsaka bija tāda ļoti interesanta diena, jo mēs šodien formāli nodibinājām un izveidojām kopā ar, jāsaka, daudz un dažādu gan zinātnes nozaru, gan arī mūsu tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem valsts konkurētspējas komisiju. Tas ir tas, par ko es diezgan daudz runāju, gan pirms uzņemties valsts prezidenta amata pienākumus, gan arī pēc. Šīs komisijas galvenais uzdevums ir diskutēt un sagatavot konkrētus priekšlikumus, konkrētas idejas mūsu valsts konkurētspējas veicināšanai, kādā veidā, pirmkārt, balstoties uz tām zināšanām, kas ir komisijas locekļiem, kas pārstāv tiešām ļoti gan dažādas zinātnes nozares, gan industrijas nozares, gan arī jāsaka paudzes, kas ir saistītas gan ar jaunu uzņēmumu sektoru, gan ar tradicionāli mūsu ekonomikai stipru ekonomikas sektoru pārstāvniecību, gan eksaktajām zinātnēm, gan arī, jāsaka, humanitārajām zinātnēm. Tātad viss šī te ideja cilvēku simbioze, kas šajā komisijā veidojās, manuprāt, varētu būt ļoti laba, lai gatavotu gan idejas, gan priekšlikums. Un mēs vienojāmies jau par tādām lietām, kur mēs gribētu apspriesties un nākt ar konkrētām idejām, kas varētu pēc tam tikt vai nu materializētas kādā likumdošanas iniciatīvā vai kā priekšlikuma ministru kabinetam. Viena lieta ir tātad, kas būtu tās nozares, kur mūsuprāt būtu investējams gan mūsu valsts budžets, gan varbūt arī skatāms, kādā veidā citur varētu piesaistīt finansējumu, kas būtu tās zinātnes nozares, kas vislabāk būtu spējīgas attīstīt mūsu valsts konkurētspēju gan zinātnē, gan arī tautsaimniecībā. Otra lieta, par ko mēs diezgan daudz diskutējām, kā attīstīt, kā noturēt šeit Latvijā jaunos zinātniekus, kā piesaistīt jaunus talantus, gan zinātnē, gan arī jaunu uzņēmumos, kas varētu būt tie instrumenti, kādus valsts varētu izmantot, lai tiešām mūsu valstī, kas ir pilni ar talantiem, cilvēki gan šeit varētu attīstīt savus iemaņas, būt zinātnē, kādā veidā varbūt šos zinātnes produktus arī pārvērst industriālā produktā. Es negribētu teikt tādu vārdu komercializēt, tas varētu būt pa skarbu, bet principā kā zinātne varētu atbalstīt arī industriju. Un tātad faktiski no šī viedokļa raugoties, tātad otrs virziens jauno zinātnieku gan piesaista Latvijas zinātnē, varbūt meklējot veids, kā arī tos, kas šobrīd atrodas jau ārpus Latvijas, kā viņi varētu atgriezties, kas ir varbūt tie instrumenti, gan arī faktiski plašāku talantu piesaist no ārpus mūsu universitātēs, mūsu zinātnē. Un trešā lieta, protams, kas ir saistīta ar lietām, kas, manuprāt, ir skanējušas daudz, kā mazināt birokrātiju valsts pārvaldē, un varbūt arī specifiski runājot tieši tajās nozarēs, no kurām ir atkarīga mūsu valsts attīstība, mūsu valsts konkurētspēja. Tā pati zinātne, tā pati uzņēmēja darbība, tas pats ēnu ekonomikas faktors. Mēs šodien vienojāmies, ka ar konkrētām idejām, konkrētiem priekšlikumiem komisijas locekļi nāks klajā
mūsu tādā diskusijā, kas būs kopā ar mani decembrī. Tad būs arī varbūt vairāk skaidrs, kāds izskatīsies valsts budžets, jo tajā brīdī arī jau Saeima visticamāk teiks savu vārdu par valsts budžetu. Tā būs arī iespēja jau konkrētāk runāt par darba plānu, par tiem datiem, par tiem pētījumiem, kas būs nepieciešami konkrēti priekšlikumu radīšanai. Un tad jau nākamajā gadā, kā mēs arī runājām un ko, man liekas, teica visprecīzāk komisijas priekšsēdētājs Saukskungs, mūsu mērķis nav filozofēt, mūsu mērķis ir konkrēti priekšlikumi, izmērām priekšlikumi, vai tie ir likumdošanas iniciatīva, vai tie ir kādi konkrēti priekšlikumi ministru kabinetām, dokumentu formā, projektu formā, ko pārunāt ar ministru prezidentu, ar atbildīgajiem ministriem un censties viņus arī iedzīvināt.